Sveiki visiem! Čau! Labdien! Jā, esmu Ēriks, un viņi ir Danija, lai jūs nesajauktu. Tā, un mēs esam ēdiendarbs, redz, mūsu uzņēmums ir 5 gadus jauns. Mēs neesam vēl sasnieguši 30 gadus. Un viss sākās pirms 7 gadiem, kad mēs vēl dzīvojām Rīgā. Un bija tā kņūda iekšā, ka kaut kas ir jādara. Tādu mēs izveidojām tādu virtuvīti dzīvoklī, reģistrējām visu un gribējām sākt uzņēmējdarbību ar sniegt ēdināšanas pakalpojumus. Un tā arī sākām, bet sapratām, ka to grūti izdarīt, jo bija 3. stāvs. un virtuvīti bija mazu un īsti nekas tā nesanāca. Un trūka tas radošums, tā daba un tie pasniegšanas veidi varēja būt riktīgi foršāki. Un tad mēs vienkārši izdomājām, ka mēs gribam māju. Ne? Ka mājā tam visam vajadzētu būt vienkāršākam. Un tā mēs sākām meklēt māju, kur, jā, te nav mūsu māja. Un māju mēs atradām Masalacā. Ar Masalacu mums vispār, jā, paldies, nav nekāds sakars. Mēs bijām jauni un traki, redzējām māju, domājām, ir jāpērk. Domājām, jāpērk un gājām nopirkt to māju ar tādu domu, ka tā būs viesmāja, un tur mēs taisīsim ēdināšanas uzņēmumu. Kas arī tā arī notika. Mēs iegājām tajā mājā iekšā un redzējām, ka to var izdarīt. Un tā arī sākām. Jā, un redz, kur arī rakstīts, ka tur ir miers un klusums, tas ir tā māja atrodas mežā iekšā, kur patiešām ir miers un klusums un ir forši dzīvnieciņi un viesmā. Bet lielākais dzinums, protams, bija tas, ka mēs gribējām paši savu uzņēmumu, tā kā nestrādāt citos restorānos un kafejnīcās, un tad mēs domājām dažādas veidus, kā to īstenot. Un tad tieši tā telpa un tā vieta, tā atrašanās vieta, tā telpa bija tas, kas bija mums vajadzīgs. Un mums, es pat teiktu, paveicās ar šo māju un vietu. Un citreiz mēs pat sakam, ka Masalacs mūsu atrada, nevis mēs viņu, jo tas bija tā netīšām. Un lūk, un tad mēs, jā, tā bija iespēja sākt to nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tā nopietnāk, jā. Jā, tad arī bija Masalats, kad vēl bija Masalats pat par sevi. Viņiem bija tāda grantu programma, kurai uzrakstot projektu iegūt nedaudz naudiņas. Un to mēs arī izdarījām. Ieguvām starta kapitālu. Tādu niecīgu salīdzinošu, bet ja pareizi pieiet klāt, tad mums izdevās izaugt līdz tiem, kas mēs esam tagad. Mēs nopirkām tur pāris tehnikas un sākām darboties ar izbraukumu ēdināšanu, gatavojot šajā mājā. Tas arī bija pietiekami pašā sākumā, jo naudas vispār nav. Nu jā, tā kā 0 apmēram, jā. Jā, un tas bija 3000 grants, kur bija jāraksta projekts. Un, jā, un tad tajā gadā mēs bijām tikai 2, kas uzrakstīja to grantu projektu. Jā, visi neizmantoja tādu iespēju. Jā. Nu jā, un tad tas bija tāds atspēriens. Jā, un tad arī vienkārši uznāca, tas laikam bija tas Covid gads, un tad sākām domāt, kā mēs varam to izbraukumu ēdināšanu, ko mēs varam darīt šajās laikos. Un tad mēs izdomājām, jā, Rīgā vai citās pilsētās ir ēdienu piegāde, kāpēc nevarētu būt Masalacā. Un izrādās, ka var. Un mēs likām Facebookā postus, kad mēs tikos piegādājām tādu foršu ēdienu un rakstiet, kam vajag. Un atsaucība bija ļoti liela, ka nācās ņemt vēl palīgā vēl vienu mašīnu, kas izvedā to ēdienu Masalacā. Un tā mēs arī riskējām. Jā, un tad tas, un mēs bijām pirms tam arī nedaudz paceļojuši, jā, kā sākumā minēja, ka mēs ceļotāji esam. Pirms tā visa mēs bijām izbraukuši uz Indiju ar vienvirzienu biļeti. Jā, un nezināmām beigām, bet esam laimīgi atgriezušies. Mēs bijām domājuši pusgadu tur būt un ceļot.
Un tad mēs tā kā sapratām, ka palika garlaicīgi un gribās darīt kaut ko gribās darīt. Un tad mēs atgriezāmies apakaļ, un tad, bišķi atnāca apakaļ uz stāstu. Jā. Tu gribēji droši vien par to Skotiju pastāstīt. Mēs jau aizbraukšu Skotiju, un mēs ievērojam, ka tur mazos ciematiņos, katrā ciematiņā ir tāds, pabiņš, tāds bāriņš, kafejnīca, kur satiekās cilvēki, un viņi tur pavada varbūt savus vakarus, vai pa dienu jau atnāk, vai kā. Bet tā ir realitāte, un tur tas notiek, un tas viss ir normāli, un mums likās, kāpēc tā nevar būt arī, arī Latvijas laukos. Tā nav jābūt obligāti Rīgai vai kādai citai lielai pilsētai vai Valmierai vai kā, bet tas var būt arī kādā lauka pilsētiņā. Un tad mums tas likās reāli un mums gribējās, lai tas būtu arī Latvijā. Tā, lūk, jā. Ko mēs runājam? Jā, uzliek būtu, pildīt. Jā. Mēs meklējām vietu Masalcā, kur mēs varam veidot to vidi, jo mēs paši bijām iedomājušies, ka pārvāksimies uz laukiem, tur būs forša kafejnīciņa, kur vakarā aiziet, pasēdēt, un tāda forša lauka dzīvība. Un tad mēs nokļuvuši Masalcā, sapratām, ka tā nav, kaut kas trūkst. Un tad mēs šitā būdiņa, kas tur tagad ir redzama, viņa tur stāvēja blakus upei 20 gadus pamesta. Un vietējie pat mēs vietējiem stāstam, ka tur ir tāda būdiņa, kur mēs gribam taisīt kafejnīcu. Viņi saka, ko, kas, kāda būdiņa. Un, protams, cilvēki neticēja, ka mēs to izdarīsim, ka tur vajag daudz naudas un tā. Bet mēs vienkārši ķērāmies klāt un pārtaisījām to būdiņu par foršu kafejnīcu upes krastām. Un mēs reāli veidojām to vidi Masalacā. Un tas ir, iebraucot pilsētā, tas ir pirmais, ko tu redzi. Ka tā ir super vietiņa un turistiem patīk un vietējiem patīk. Un tas atdzīvināja to pilsētas dzīvi, foršu uztaisību. Jā, un arī tas, ka pamesta ēka ir ieguvusi jaunu dzīvi. Tā ir tā ilgtspēja. Jā, to svaigumu. Viņi tiek apdzīvot un tā pati teritorija pie upes. Skaista terase un var izbaudīt vismaz to vietiņu, kas bija pamesta 20 gadus. Jā. Sākumā mēs bijām divatā, strādājām, to visu darīja, un tad arī būdā mēs kafejnīcā tikai pa brīvdienām paši strādājām. Un tad vienu dienu sākām domāt, kad ir jāriskē, ir jāņem darbinieki un jāmēģina katru dienu strādāt, ir jāriskē. Tas bija risks, jo mēs nezinājām, kā tas būs. Ar darbiniekiem mums riktīgi paveicās, un mums riktīgi patīk viņi. Un visi darbinieki, kas mums ir, mēs viņus neesam meklējuši, bet viņi ir paši atnākuši pie mums un teikuši, mēs gribam strādāt būdā. Visi darbinieki, jā. Un mēs esam tagad izveidojušies jau, cik mēs esam 5, jā? 5 darbinieki esam un visi riktīgi forši kolektīvs esam un strādājam. Un tagad esam novilkuši jau 2 ziemas būdiņā tajā mazajā, strādājot trailerī arī ziemā, vai -20, vai -30 augstumā, kad viss sasalst. Un paldies darbiniekiem, ka viņi arī izturēja to. Ekstremālos apstākļos nācās strādāt. Bet atkal tādas lietas liek mums domāt par kaut kādu veidu risinājumiem, jo visu uzņēmēju darbību pastāv no problēmām, kas ir jārisina. Ja nav problēma, tad jau kaut kas nav kārtībā. Tad ir garlaicīgi. Lūk, un tad tā problēma bija tā, ka ziemā mums ir trailers, kur ir augsti, kur viss sasalst un grūti strādāt. Tas pāris dienas var pastrādāt, bet ka tas ir jādara katru nedēļu, vairākas dienas nedēļā un tā. Tas ir grūti. Vienu ziemu mēs to izdarījām, bet tad mēs jau plānojām, kā mēs varam nākamajā ziemā, kas jau ir šī, uzlabot tos darba apstākļus. Tā tā mums atdzīvinām vēl vienu ēku, kas bija turpat pāri ielai, bet viņa bija tik liela, ka mēs uz viņu neskatījāmies.
Bet, ja godīgi, tā bija pirmā ēka, ko mēs ievērojām, iebraucot Masalicā. Pašā sākumā mums likās viņa tik grandioza, tik skaista, bet tik tālu nesasniedzam. Un, tad mēs domājām, kur, kā, dažādi risinājumi bija. Neviens nelikās tā īsti līdz galam. Un tad bija viens brīdis, ka mums vēl bija Masalicas novads. Pašvaldībā mums stāstīja par šo ēku, stāstīja par to īpašnieku, par to jauno puisi, kurš gribēja taisīt alus brūzi. Viņam nesanāca un tā. Un mums bija kontakti saglabājušies. Tad mēs izdomājām, ka varbūt vajag uzvanīt. Tā mēs zvanījām, jā. Un sākumā gribēja vienoties, kad mēs ejam un darbojamies tur, bet tas mums variants nepatika. Tad mēs sapratām, ka gribam nopirkt un meklējām domu biedrus. Jo tā ēka bija pārāk liela priekš mums. Tad, atradām, jā, mēs dzīvojam mežā, bet ir vēl 2 jaunieši, kas dzīvo vēl dziļākā mežā. Turpat kaimiņos, riktīgi forši. Un viņi ir keramiķi. Jā, viņi arī tagad. Vidusmeža keramiķi. Vidusmeža keramiķi, jā. Tad mēs gājām pie viņiem ciemos, stāstījām savu vīziju un sakam, ņemam kopā un taisam augšā. Būs šajā ēkā kafejnīca, viesnīca, keramikas darbnīca. Veikaliņš arī. Jo tagad viņi to produkciju tāpat ražo, viņiem bizness iet. Tikai tagad viņi ražo šajās telpās un plus vēl turisti var ienākt iekšā un nopirkt kādu trauciņu. Jā. Un tad šī ēka arī jau 30 gadus ir pamesta un nevienam nav radusies vīzija, kā viņu varētu atjaunot. Un tad mēs ar Daniju ejam iekšā un mums ir tāda vīzija, ka mēs caur netīrumiem redzam skaistumu un mēģinam saglabāt visu, ko vien var. Kā jau redzams bildē, kad ir atstāts viss kaut kas arī no padomu laikiem, no pirmajiem laikiem un kaut ko pieliekam klāt un veidojam to telpu. Jā, jo kādreiz tur jau bija kafejnīca, tur tā telpa jau bija vienkārši telpa un blakus bija virtuve, kur jau bija sadalīta zonās un tur bija pat flīzes, kuras nevajag ņemt nost, jo flīze paliek flīze. Tā mēs miljonus tur nevajag. Ja cilvēki mums mēģina apturēt visu laiku, saka, ko jūs te darat, tur vajag miljonus, un kā jums visu mūžu būs jāmaksā un tā. Bet, ko es gribu pateikt, ka mēs visu jau no paša sākuma esam izdarījuši pašu spēkiem, bez kredītiem, bez nekā, sākot vienkārši strādājot un ieguldot apakaļ uzņēmumā. Bet arī ar citu cilvēku palīdzību. Ar citu cilvēku palīdzību. Masalicā ir ļoti daudz arī, kas gatavi palīdzēt un nāk pretī. Un mums arī ir lieliski meistari, kas tās lietas prot, piemēram, logus un durvis, un mums bārlete arī tais ļoti, ļoti skaists. Un tā, ko mēs tā kā vietējos... Mēs mēģinām izmantot vietējos meistarus visās jomās, kas ir. Arī materiālos. Arī materiālos, tas laukos ir super, ja tā var dzīvot. Tev ir vienmēr kam piezvanīt, pajautāt, jebkādā situācijā. Vienmēr ir kāds meistars, kas kaut ko māka. Jā. Un tad šogad tūlīt jau oktobra vidū mēs vērsim vaļā kafejnīcu tur iekšā. Tā ir tā vidējā zona. Un nākamgad vai aiznākamgad ķersimies klāt pie viesnīcas atjaunošanas. Jā, un paldies arī Zīles projektam. Tur mēs arī startējām un mums viss izdevās un izdevās iepirkt virtuves iekārtas, viss, kas ir liels atbalsts arī. Jā, kas tur tālāk mums ir? Tālāk ir tas, pie kā mēs esam nonākuši pie tās atziņas, kad būtībā jau mēs paši veidojam to savu vidi un sēžot gaidot vai domājot, ka nevienam tas nav vajadzīgs. Tā jau īsti nav. Ja tev tas ir svarīgi, ja tev tas liekas, ka arī citiem tas varētu būt svarīgi un tā ir problēma, kuru var atrisināt, tad es domāju, ka tur nav iemesla nedarīt.
un neveidot to savu vidi labāku. Nu jā, super. Tagad mēs esam vienu mērķi izdarījuši Mazsalacā. Mums jau liekas, ka pēc āžu kroga un viesnīcas, ka mēs metīsim mieru, bet droši vien jau, ka tā nebūs. Jā, droši vien paliks garlaicīgi, tad izdomās kaut ko citu. Nu jā, tas tā. Īsumā, paldies. Skan. Lai jums nepaliek garlaicīgi. Jā, un ja paliek strādāt tālāk. Pieķeramies pāris jautājumiem. Kā mums tā ir? Sākam ar vispopulārāko. Vai ir nākotnes plānos varbūt ko līdzīgi veidot arī citās mazpilsētās franšīzes tipa? Āžu krogam. Par to domāts. Jā, mēs esam domājuši par to, bet tā kā mums pašiem ļoti svarīgi ir tā kvalitāte. Un pārsvarā visu ēdienu un sagatavus mēs paši taisam. Un tas ir tas kodols, ko ir grūti nodot tālāk kādam. Tāpēc tas pagaidām tas nav iespējams. Kad būs atklāšanas balīte? Šis jautājums ir uzdots kādas 1000 reizes jau man. Bet mēs jau tuvojamies tā kā vismaz. Mēs tuvojamies. Silts augsts. Silts. Cik silts? Silts uz karsto pusi. Šogad? Šogad. Oktobra vidus līdz beigas apmēram. Tas ir parīt. Apmēram, jā. Mēs noteikti paziņosim. Jā. Šis viens labs, teiktu komentāri, paldies jums ļoti garšīgi. Un paldies, ka iedot vērtību un prieks, ka pamestām vietām. Šis labs jautājums, vai jums ir finansiāls aprēķins šim visam, vai tas ir, kas jums vienkārši patīk? Un jūs darat, jo jūs ejat plūsmā, vai jūs rēķinat? Mēs nerēķinām. Godīgi, nē. Mēs vienkārši darām, tas ir. Jā, mēs jūtam to atdevi, to var just. Tu jūti, vai tev iet, vai neiet. Jā, ja tev iet, vai tev degāts, nedegāts. Bet, jā, un tad tev gribās arī turpināt ieguldīt, lai tev turpinās nākt. Jā, es sapratu. Nu, labi, mums šeit ir kāds grāmatvedis, aplaušiem. Mums ir kāds, kas māk skaitīt. Tad šeit ir visi uzņēmēji, potenciāli uzņēmēji, kas nemāk skaitīt. Jā, mēs plānu ledus staigājam šajā brīdī, jā. Super, paldies jums, paldies. Čau, Jauda.